Labrīt visiem! Labrīt! Esam šoreiz atkal Karpās. Atbraucām uz Arves ezeru. Zemgalē. Jā, atbraucām ciemos. Atbrauc uz savu dzimto pusi un izdomājām, ka jāatbrauc uz Arves ezeru pie reizes karpes paķert. Gadi 8, 9 te neesmu bijis. Tāpēc jāizmanto iespēju pie reizes pamakšķerēt. Cilvēki daudz, mēs atbraucām no rīta, uz rīta copi, un te baigi daudz pa naktīm bija palikuši pa brīvdienām, un tās brīvās vietiņas diezgan maz bija. Bet, vietiņu atradām, daudz maz normāli, un tagad neko gaidīsim lielo zivi. Tā, šodien ar spombu. Visticamāk, ka neko nebaros, tikai ar stikiem un PVA. Tāds īsā diena. Jau 3. dienu pēc kārtas ir baigais karstums 29–30 grādi. Tā kā visticamāk, ka mēs te ilgi arī nesēdēsim. Mazliet pēc pusdienas laika tīsim makšķers un brauksim mājās. Tā, kas mums te sanāks, skatieties! Kā tu vilc ārā šito? Šitā? Jā. Nu, to šis ārā. Man jābrēn laikam pakaļ būs. Reize plika dibaņi, ai, pakaļ. Man jau tu arī jāiet pakaļ, ne? Tu jau džins kājās. Nu jā. Tu gan uzreiz aizgāj. Tas ir normāls kukainis. Tur viņa iet uz otru pusi. Tāds plāns viņai arī ir. Ies atkal atpakaļ. Nē. Mēģinu paforšēt, bet tā kā tu uzreiz dziļums beigas. Tā, viņa iet atpakaļ ārā. Labi. Viņa iet projām. Viņa aiziet prom no tām zālēm. Kā šiem arī? Arī smuklāk. Oi! Es te nepalikšu? Tagad es pamēģināšu pats un uzņemt. Nav jau nemaz tikai lielai. Ir. Ir liela, bet... Jaiks! Nevar noturēt. Nāc atpakaļ. Buļģēniem, ka jāforsēja. Ielīdīs tur zālēs, un tad ir vispār vakars. Blin, tad tas zāļainais stūris, tas ir elle. Ir. Ar tādām moklām, man liekas, man visu aukli sagriezt par tām zālēm. Nav liela. Vienkārši paskaties. Tā, arī visu šito vēl. Tā, kur es arī. Višķi nogurdināja viņu. Jā, 5,5.
Būs baigi nikna. Citas Citas 5,5 nāk. daudz vieglāk. Nāk un daudz vieglāk. Lūk, 5,5. Smagināts. Ar visām zālēm te ir ļoti grūti izvilkt. Ja paņems kaut kas vēl lielāks, nu tad neizvilks te. Un krasta arī diezgan stāv uzreiz dziļums, un tā kā nevar pat iebrist pakaļ viņā. Kos pa kukājiem. Normāli. Normāli. Diena jau ir izdevusies. Nu, kur tad es varu iebrist pakaļ? Tur jau pie zālēm ir šitā jau. Līdz kaklam jau. Un uz ko paņēma? Paņēma Tiger Nut Wafter. Skaidrs. Nu ko, un paņēma mums. Un es te vakar mājās bišķi pastrādāju, 3 dažādas ēsmas uztaisīju. Paņēma tīģeru riekstu Wafteru. Un tad uz šitādi stika. Tur ir mēnlaina peletas iekšā, tīģeru riekstu sīrups un sakrašotas tīģeru riekstu boiliņas. Tas arī viss. Un šo te arī paņēma. 50, cik tur sanāk, 55, 56 metri. Tādā distancē. Šodien es tur tādām tālākām nemaz nespiedīšu tām distancēm. Jo baroju ar tiem stikiem, un tad man baigi jāmet, lai ar to kopā ar to stiku viņš daudz maz smuki aizlidotu. Nu tad divas copītes bija. Viens tur kaut ko tā kā pavilka, nepavilka, nevarēja saprast. Pēc tam pie pārmetiena izrādās, ka bija sapeņusies pavadiņi. Iemet otro reizi, pēc brītiņa atkal. Atkal tur tā kā kaut ko grib. Ņemt, domāju, vēl vienreiz sapeņusies, izvilkt, nē, it kā viss kārtībā. Nezinu, iemet pārmetīs tagad atkal. Visu laiku to tīģeru riekstu, to tur čamda kaut ko. Tā, vispār man ir pēdējais stiks tīģeru riekstam. Es nezinu, vai nu taisīt vēl stikus tagad, vai pāriet uz PVA. Es mēģināju ar kaķeni bišķīt piebarot, tur mazliet sanāca. Kobru aizmirsu mājās. Un tad man tā kaķene saplīsa. Atrāvos ar gumiju un ar to arī beidzās iebarošana. Tā kā spombu man negribās šodien baigi vilkt ārā, trokšņot. Jo mums nav tas plāns sēdēt līdz pašam vakaram. Jau tagad ir drīz jau būs tuvu pie 30 grādiem, man liekas. Tāpēc vēl kādas stundiņas pasēdēs, kaut kā tā minimāli mēģinās iebarot ar stikiem.
sausi? Nu, šmurgulis. Manu stiklu izbojāja. Tāds nemaz mums. No 2 kaķenēm salasīju vienu, bet tā arī tur tāda knapi kopā turās. Tiger nuts. Jāsataisa stiki vēl. Jā, tur daži tikai palikuši. Nu, tur neko tādu maisījumā tur. Mega neko tādu. Tīri peletes, krašotas boiles un sīrupiņš viss. Un kur tas tur mitrumā ieliku? Tāds te pa ceļam no Baļotas braucot uz šejieni, izskrējām caur Copes namu un nopirku sev spombakātu. Fox EOS spodu un marķieru kāti 5 LB 12 pēdi. Šodien viņu gan neiemēģinājām. Iemēģinās kādā no nākošajām reizēm, kā viņš strādā, ko viņš var izdarīt. Diezgan tāds paciets. Redzēs. Jā, jau vecais kāds, tas jau pat nav spoda kāds, tas ir vienkārši
kaut kāds, nezinu, kam viņš ir domāts. Nu, es ar viņu spomboju. Bet pēc baļotas tagad tos 80 metrus, kad tur meta, nu tas ir viss tam kātam. Ja vēl vairāk gribēs mest, tas kāds vienkārši stars salūzīs un izbeigsies. Kaut gan viņš tāpat jau ir daudz nokalpojis. Nu, kad 10 gadu laikam būs, viņš man visu kaut kur visādās kātos nostrādājis, atstrādājis sevi. Un jā, un tur ilgi viņš vairs nedzīvos, tāpēc jau laicīgi iebrauc paņēmu šādu. Šo kātu tad tādā nākošajā reizē noteikti notestēs, izprovēs. Kaut vai pāris tāds testa spombiņus iemetīs. Nu, izskatās, ka copi mēs šodien beigsim ar vienu karpu. Ārā drausmīgs karstums solīja līdz 26 grādiem, bet ir 31 mašīnā man ēnā rāda. Tā ārprāts, pilnīgs bezvējš, vispār tāds cepiens, tā ir mums jau ūdens ir beidzies, dzeramais nav nekā, tāpēc nemocīsimies baigi. Jā, un brauksim tā mājās. Vēl kad pusstundiņu pasēdēs un tā vāksimies nost. Tā kā, ja braucat sopē tādā karstumā, tad ņemat daudz ūdeni līdzi un lietu sargu. Vai kaut ko tādu, kur paslēpties no saules. Ja nebūtu lietu sarga, tad mēs te visi jau būtu. Mēs jau būtu mājās. Miruši jau pārcepušies oglītēs. Pankūciņās. Tā kā jā, bet tas karstums, nezinu. Te jau cilvēki visu laiku mainās. Vieni aizbrauc, tad tagad laikam uz vakaru atbraukuši jau nākošie. Kaut ko jau ķer pamazām. Tā jau nav, ka vispār neķertos. Vieta laba, zivis ir. Te no rīta puses arī blakus, kas mums sēdē, tie tur pavilka. Kaut ko dzird par etam pretējā krastā, tur signalizātori noskan. Kaut kāda kustība tomēr ir. Nav tā, ka galīgi tajā karstumā neķerās. Bet nu grūti nosēdēt, grūti. Tāpēc viss, teiksim jūs čau. Tā. Līdz nākošajai reizei, citam dīķim, varbūt upei. To mēs izdomāsim, redzēsim. Tā kā tiksimies nākošreiz, ne asakas. Čau.